Un šodien mēs aplūkosim kritērijus, pēc kuriem apostols Jānis nosaka savu laika biedru piederību Jēzum Kristum. Kritēriji, pēc kuriem apostols Jānis pasaka, mēs mūsu laikā pirms 2000 gadiem pēc šiem kritērijiem noteicām, vai cilvēks pieder vai nepieder Jēzum Kristum. Šodien daudz saka, jā, es gribētu Elijas svaidījumu. Es gribētu dubulto Elijas svaidījumu. Ja? Bet kas ir Elijas svaidījums? Un tāda virspusēja redzējums tāds, es gribētu to mēteli, ar kur varētu ūdeņus pāršķelt. Ja? Bet tas ir pilnīgi virspusējs un tikai viena no daļām. Bet Elijas svaidījums bija tāds. Atgriezīsimies atpakaļ pie sākumiem. Ja? Atgriezīsimies atpakaļ pie tā, ka mēs dzirdam Dieva balsi. Ja? Tas bija Elijas svaidījums. Ja? Viņš teica, tauta, kam kalposim, Bālam vai dzīviem Dievam? Ja? Izlemiet, ja? Tas bija Elijas svaidījums. Tas, ka viņš ar mēteli ūdeni pāršķēla, tas bija tikai ārējās zīmes. Ja? Ejam apakaļ, tauta, ejam apakaļ. Un šodien saku, tauta, ērgļu draudze, ejam apakaļ pie pirmās svaidījuma. Pie tās apostoļu darbu laikmeta baznīcas. Ejam apakaļ, kas zeme nodrebēja, jo viņi lūdzās tajā vietā. Ejam apakaļ, ja? Tas ir Elijas svaidījums. Ejam apakaļ pie pirmās mīlestības. Tas ir Elijas svaidījums. Tad kritēriji, pēc kuriem varam pateikt, vai mēs piederam Jēzum Kristum vai nē, izejot no 1. Jāņa vēstules. 1. Jāņa vēstule 4:7. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Dievs savu mīlestību ir ielējis mūsu sirdīs caur svēto garu, kas mums ir dots. Jāņa 1. Jāņa 2:4. Kas saka, es esmu viņu, jeb Jēzu Kristu ir atzinis, ja? Kas saka, es esmu kristietis. Es esmu kristietis, ja? Un daudz saka, es esmu kristietis. Tautas skaitīšanā, cik no jums pieder kādai kristīgai baznīcai, saka, 700,000 Latvijas iedzīvotāji pieder kristīgām baznīcām, ja? Tā vajadzētu būt pilnām baznīcām, bet viņas nav. Kaut kas nav kārtībā, ja? Kas saka, es Jēzu Kristu esmu atzinis, bet netur viņa likumus, ja baušļus. Mana Bībele saka, viņš ir mēls, un viņā nav patiesības. Ja kas saka, es esmu kristietis, bet viņš neievēro, tad viņš ir rakstīts, viņš ir mēls. Ja? Bībele tā spriež. Jāņa 2:5. Bet kas Jēzus Kristus vārdus tur, tajā patiesa Dieva mīlestība jau ir kļūsi pilnīga. Ja tu dzīvo pēc šīs grāmatas, tevī jau Dieva mīlestība ir pilnīga. Ja? Nevis vai tev ir iesvētības apliecība, bet vai tu dzīvo pēc šīs grāmatas. Un ja tas tā ir, tevī jau ir pilnīga pie tam. Un no tā pirmais secinājums, ka pirmais kritērijs ir, no tā mēs saprotam, ka esam viņā, ja mēs turam to, ko Jēzus ir mācījis. Ja mums ir paralēli viena kāja tur, viena tur, tas neskaidās. Jāņa 1:9. Kas teicās esot gaismā un ienīst savu brāli, ir vēl aizvien tumsībā. Viens no kritērijiem, kad bija par to galdu, ja? Vai malā, ja? Ja mēs tā darām, mēs arvien esam tumsībā. To nesaku es, to saka Dieva vārds. Bet kas mīl savu brāli, paliek gaismā un piedaudzības nav viņā. Ja? Ko Pāvils saka, uzskatiet citu par augstāku par sevi. Uzskatiet, ja? Mācieties uzskatīt sevi par augstāku. Jēzus vienu dienu teica tā. Padodiet šurp savas kājas, ja? Un Pēters saka, ne mūžam, tu, kungs un Dievs, pie manām kājām neķersies. Un Pēters, Jēzus saka, ja es to nedarīšu, tev nekad nebūs daļa pie manis, ja? Un tajā brīdī Pēters saka, ko man duša man vajag, ja? Vai man visu mazgā man cauri un cauri? Ne, pēdīs ar kājām, ja? Un Pēterim tā bija mācība. Nekad nepaukstināties par kungu Jēzu, ja? Un tad, kad pienāca diena, ka teica, Pēteri tev piestīs krustā. Pēters teica, man ir likums, es nedrīkst būt augstāks par savu kungu.
Lūdzu, piesitiet mani par kājām gaisā. Lai visa Roma par mani smējās, ja? Bet es nedrīkstu būt tajā līmenī, kas bija Jēzum, jo viņš bija pareizi piesists. Ja? Lūdzu, piesitiet mani ar kājām gaisā. Ja? Tiem bija izklaide, bet Pēters līdz mūža nogalē turējis šo kāju mazgāšanas principu. Es nedrīkstu būt augstāks par manu kungu. Ja manu kungu piesita krustā pareizi, tad mani lūdzu piesitiet nepareizi. Ja? Jāņa 1.15. Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē, proti acu kārība, miesas kārība un dzīves lepnība. Ja kāds mīl pasauli, tādā cilvēkā nav Dieva mīlestības. Šodien ir izvēle. Ārs un iekšā. Ko izvēlies? Ja? Un daudz izvēlās palikt ārā. Tā ir izvēle. Jāņa 3.10. No tā var pazīt Dieva bērnus un vēlna bērnus. Daži to negrib dzirdēt, ka ir tikai divu grupu cilvēki. Ir Dieva bērni un vēlna bērni. Tas Bībelē rakstīts. Ja? Tu nesaku tas ir Bībelē. Ja? No tā var pazīt Dieva bērnus un vēlna bērnus. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva. Arī tas, kas nemīl savu brāli. Tās, kurš nemīl savu brāli, piedošanu, bet viņš nav no Dieva. Ja? Tas, kas ir, citā vietā teica, brāļu mīlestība, lai paliek, tas, ko šodien māsa teica, mīlestība, un tas, kas 133. psalmā, cik labi brāļiem būt vienkopus. Ja? Tas ir kā dārga eļļa, kas tek par bārunu bārdu, par augstā priestera bārdu. Ja? Tas nav vienkārši cilvēks, tas ir augstais priesteris, pirmais augstais priesteris, ja? Kas cirtojās par apkakli. Ja? Tas kā Hermona lasa, ja? Kā rasa, kas veldzē zemi. Ja? Šī ir vēsts, ko esat dzirdējuši no sākuma, ka mums būs citam citu mīlēt. Un no tā mēs nonākam pie nākamā, pie otrā kritērija, pēc kura noteica tā laika piederība Jēzum Kristum. Otrais ir, jo mēs mīlam brāļus. Pirmais ir, mēs turam Jēzus vārdus, otrais ir, mēs mīlam brāļus. Ja? Tukša teoloģija ir tikai tukšas skaņas. Ja? Mēs zinām, starp no tā vārda ir šis atklāsmes grāmatā Filadelfija. Fila ir mīlestība, Adelfos ir brālis, jā. Un saki Filadelfijas draudzes eņģelim. To es uzvarējis, jā. Filadelfijas draudzes, ja tur, kur brāļa mīlestība, es jums atveru durvis vaļā, jā. Ejiet, jā. Tā patīk Hemkūtes kustība, jā. Brāļu draudžu kustība. Pirmā pasaulē evaņģeliskā kustība, pārējie tikai no viņiem paņem šo ideju. Bet vēl doma, kas ir kā leģenda stāsta, bija kāda vieta, kur bija vergi, un viņi nebija dzirdējuši evaņģēliju, un salas, un tur bija vergturi, un vergturi teica, šeit nedrīkst šīs salas neviens kristietis izkāpt, bet ja būs kuģis nogrims, tādā gadījumā iespūnējiet viņus un ar pirmo kuģi aiztumiet apakaļ. Šeit neviens kristietis neizkāps. Un tad stāsts par diviem brāļiem, kas teica, mēs sevi pārdosim par vergiem, un mēs kā vergi nokļūsim tās salas, un mēs aiznesīsim viņiem evaņģēliju. Ja? Tā viņi dzīvoja. Es gribu būt par vergu, lai kāds tiek izglābts Jēzus vārdā. No tā var pazīt Dieva bērnus un vēlnu bērnus. Ja? Vai ir vai nav mīlestība. Un mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus. Kas nemīl, paliek nāvē. Kritērijs ir tāds, vai tu esi kapnēvis, vai cilvēks ir kapā vai nē. Bet vai tu mīli vai nemīli savu tuvāko, savu brāli Jēzu Kristu? Tas izsaka visu. No tā mēs zinām, ka mēs esam pārgājuši no nāves dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus. Tālāk, no tā mēs esam nopratuši mīlestību. Kā viņš savu dzīvību par mums ir atdevis, tad arī mums pienākās atdot savu dzīvību par brāļiem. Tas, ko Pāvils saka par savu kalpošanu.
Par jūsu dvēselēm es labprāt visu atdošu un atdošu pats sevi. Kas Galatiešu valstā teica, es būtu, ja jūs mani tik ļoti mīli, ka būtu savus acis man atdevuši, ja? Tādā līmenī dzīvoja tās draudzes, un Svētais Gars viņus nekad neatstāja, ja? Un es jūs tik ļoti mīlu, saka Pāvils, vai tad es sagaidu no jums mazāk mīlestības? Ko? Naudu, cieņu, godu, dzīvokli, mašīnu? Nē, Pāvils saka, es no jums sagaidu mīlestību, tikpat daudz, cik es to jums dodu. 1. Jāņa 8:3-23. Bet šis ir viņa bauslis, lai mēs ticam, ka viņa dēla Jēzus Kristus vārdām un mīlam cits citu, kā viņš ir pavēlējis. Un tālāk 3. kriterijs, pēc kura var noteikt kristīgā piederību, vai viņš ir vai nav īsts, patiess kristietis un Dieva bērns. Un Jāņa 1. vēstule 3:24, no tā mēs noskārstam, ka viņš paliek mūsos, proti no gara, ko viņš mums ir devis. Es jau kādu laiku šeit kladzinu, tā kā papagailis pa svētā gara kristību, bet tas ir nevis, tā nav intriga un tā nav tāda iegribēšana, bet tas ir kritērijs, pēc kura cilvēks var skaidri noteikt, vai viņš pieder tēvam vai nē. No tā mēs noskārstam, ka viņš paliek mūsos, proti no svētā gara, ko viņš mums ir devis. Ja tu esi kristīts ar svēto garu, ja tev ir svētā gara dāvanas, ja? Tu nāk vēlns ar šaubām, klausies, tu neesi tāds, kā tu esi. Tu viņam Jēzus vārdā mēlēs sadod pilnu sutru, ja? Man ir svētā gara dāvana, ja? Hei, ja? Tas tā kā kā tu zini, ka tu esi Latvijas pilsonis? Tu paņem savu pasi un paskaties, ja? Un tagad, tu esi Dieva bērns un neesi. Tad slava tev, Jēzu, ja? Aiziet, ja? Tā pirmais kritērijs. Mēs pildām viņa likumus. 2. mēs mīlam brāļus. 3. svētais gars. Ja? Svētā gara klātbūtne pie mums un mūsos. Un tad, liekas, ja tu tagad seko līdzi Jāņa 1. vēstulē, liekas, ka Jānis ir labi sapratis manu slurgalvību. Un tāpēc šo 3. nodaļu viņš atkal atkārto 4. nodaļā. Viņš atkal to pašu, vienu un to pašu stāstu. Ja, tā kā es saku, mums vajag kristību svētajā garā, atkal par to pašu. Ja. Arī Jānis zina, kāda mēs esam cilvēki, un viņš savu svēto garu mums vēlreiz atkārto to pašu 4. nodaļā. Proti 1. Jāņa 4:7. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Proti Dievs mīlestība ielējas mūsu sirdīs ar svēto garu, kas mums ir dots. Romiešiem 5:3. Un no tā nāk 4. secinājums. Katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīs Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis, jo Dievs ir mīlestība. Kā teicis brālis Rožē, kuru 90 gadu vecumā nogalināja viņa paša ratiņkrēslā, viņš teica, Dievs jau citu neko arī nevar kā tikai mīlēt. Un tie bija sālīti vārdi. Ja? Viss pārējais ir tikai sekas. Kāpēc tas ir tās tikai sekas, jo tur nav Dieva mīlestības. Ja Ukrainas un Krievijas armijās būtu Dieva mīlestība, viņi aiziet ar kafiju un sviestmaizēm, jā. Tā būtu, jā. 1. Jāņa vēstule 4:10. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs ir mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Pirms tu vispār biji piedzimis, pirms tu vispār biji iedomāts, jā, viņš jau deva Jēzu, jā, tavu grēku izpirkšanai. Un tas ir izdarīts, tas ir pabeigts darbs. Jā. Ja Dievs nemaina savu darbu, tas ir izdarīts.
Šodien visiem cilvēkiem šajā pasaulē ir iespēja vai to pieņemt, vai noraidīt. Bet Dievs nevarēja vairāk, kā viņš izdarīja. Ja? Visi mūsu grēki tiek norakstīti tajā brīdī, kad mēs nākam pie Tēva. Tā ir līdzība par pazudušo dēlu. Viņš dzīvoja pie cūkām. Viņš pat nevarēja ēst to, ko cūkas var ēst. Ja? Un tad vienbrīd es nākušu apakaļ. Un tās saka, kaujiet barotas teļus. Šeit tev gredzeni, šeit tev kurp, šeit tev drēbes. Tikai nāc atpakaļ. 1. Jāņa 4.11 mīļie, jo Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākās citam citu mīlēt. Un no tā iznāk 5. kritērijs, kā tajā laikā viņi zināja, vai viņi pieder Dievam. No tā mēs atzīstam, ka esam viņā un viņš mūsos, ka viņš mums no sava svētā gara ir devis. Ja? Tā nav, mērķis nav kristības svētajā garā, bet tā ir atziņa, ka es esmu viņā un viņš manī, jo viņš no sava mūžīgā gara man ir devis. Tajā brīdī, kad vīrs savienojās ar sievu, viņi ir viens. Tajā brīdī, kad tavs gars savienojās ar Dieva garu, tu esi viens ar viņu. Ja? Un tas, ko Pāvils saka, tāpat kā tur viņi precās, tā es jūs savienoju kā līgavu ar Jēzu Kristu. Un jūs tajā brīdī iemantojat mūžību tajā brīdī. Un tad tas, kas bija pirms radīšanas, un tas, kas būs pēc tam, kļūst par tavu daļu. Tā ir tavējā. Jo tavs gars iegūst mūžību no mūžības gara. Jāņa 1. vēstule 4.20. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, ja? 3. nodaļā viņš par to pašu teica. Pēc tā var pateikt, kāda ir tava attieksme pret savu brāli. Nevis par to, kas ir ārā, nē. Bet par to, kas ir iekšā. Ja? Kāda ir tava attieksme pret tavu brāli, ir kritērijs, pēc kura tu vari noteikt, kur tu esi garīgajā telpā. Ja kāds saka, es mīlu Dievu, daudz saka, jā, ka es mīlu. Daudz saka, jā. Paštaisni egoisti. Bet ienīst savu brāli, tad viņš ir melis. Un kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, kā var mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis? Ja? Apkārt tevi cilvēki, ja? Viens varbūt pēc smiediem oži, ja? Viens varbūt oži pēc skursteņa, kurš nevelk, ja? Ei! Kāda ir man un tava attieksme pret savu tuvāko? Dievs skatās uz manu tavu sirdi, ja? Un tad mēs nonākam pie galvenā. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis. Un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no viņa ir dzimis. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis. Un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no viņa dzimis. Ik viens, kas mīl to, kas viņu dzemdinājis, proti tēvu un dēlu, automātiski mīl arī to, kurš ir piedzimis no augšienes. Ja? To, kas no viņa ir dzimis, no Dieva. Ja? Tas ir tas, ko saruna Nikodēmu. Tev ir jāpiedzimst otru reizi no Dieva. Ja nu nepiedzimst otru reizi no Dieva, tu tikai zaudē laiku. Tas, kas nav piedzimis no augšienes, viņš nevar redzēt Dieva valstību. Tas, kas nav piedzimis no augšienes, arī nevar ieiet Dieva valstībā. Tāpēc es jums saku, jāpiedzimst otru reizi no svētā gara. Kas ir miesa, kas ir gars. Svētā gara kristība nav pašmērķis, bet tas ir līdzeklis. Piedzimšana no augšienes nav pašmērķis, bet tas ir līdzeklis ar apsolījumu. Jā, tad automātiski, ja tu mīli, ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis.
Un ik viens, kas mīl to, kas viņu dzemdinājis, proti tēvu, tad mīl arī to, kas no viņa ir dzimis, proti jaunu radījumu. Ja? Tas, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav ne vīrietis, ne sieviete, ne jūds, ne grieķis, ne latvietis, ne krievs, ne ukrainis, ne igaunis, bet jauns radījums Jēzu Kristu. Un ir automātiski, ka tu mīli, jo mēs esam viena miesa. Mēs, kas esam Jēzu Kristu, esam viena miesa. Vājākie, stiprākais atbalsta vājāko. Atcerēsimies, ka Pāvils saka vēstulē, viņš saka, tur viņiem pašreiz ir bats, jā, bet viņi ir mūsu miesa. Savāksim naudiņu viņiem, jā. Tā viņi toreiz dzīvoja, jā. Mums savāksim naudiņu, uzstāsim katedrāli. Jā. Toreiz viņi teica, viņiem pašreiz bats, viņiem trūkums, jā, viņiem vajag. Savāksim, atbalstīsim viņus, jā. Viens no pasaulē lielākajiem labdariem šobrīd ir Bills Gates, jā. Viņš izdomā visādas programmas, kā varat vakcinēt visu pasauli, jā. Labu darot, jā. Bet blakām dzīvo tur kādi cilvēki kā Džeralds, kuriem ir šie ielu bērni, kuri vispār iet pazušanā. Un mēs uzņemam viņus savās mājās. Un tad ir salīdzinājums. Mēs atnāk tas cilvēks atved to bērniņu mājās, sieva, mums būs vēl viens bērniņš, es viņu uz ielas atradu. Bet tajā mēs nevarēsim sāli nopirkt. Nekas. Ēdīsim pupiņas bez sāls. Ja? Un ir grandioza atšķirība. Vai kāds no savas pārpilnības dara labu, vai kāds neēd sāli, lai tam otram būtu labi. Un no tā var izprast, kas ir Dieva mīlestība. Ja? Es pacietīšos, lai viņam ir labāk. Mēs jau kā sabrauksim galvas kopā, bet lai arī viņš var dzīvot. Ja? No tā mēs noprotam, ka mēs Dieva bērnus mīlam, kad mīlam Dievu un turam viņu baušus. Ja tad kopsavilkums. Jā, starp citu arī 1. Korintiešu vēstule 16:22. Teksts, ko daudz negrib dzirdēt, teikts, ja kas nemīl mūsu kungu Jēzu Kristu, tas lai ir nolādēts. Ja? Arī tas ir Bībelē teikts, ja? Tas ir pateikts, ja? Tas ir rakstīts. Tas ir daļa no jaunās derības. Ja? Nolādēts nozīmē lemts pazušanai. Ja? Kritērijs tāds, vai nu mīli vai mirsti. Nav cits izējas. Ja? Vai nu mīli vai mirsti, nav vidusceļa. Ja? Arī tas teica, ja kāds nemīl kungu Jēzus Kristu, viņš ir zem milzīgas ēnas, un šī ēna viņu vienu dienu sasniegs. Ja? Kopsavilkums. 7 kritēriji, pēc kuriem apostols Jānis un viņa brāļi toreiz noteica, vai viņi pieder Jēzum Kristum vai nē. Pirmais kritērijs. Viņi turēja Jēzus Kristus pavēles. Visas. Arī lūkšana par slimajiem ir pavēle. Tā nav tāda, ja gribiet, aizlūdziet. Ne? Lūdziet par slimiem. Lūdziet par glābšanu. Otrais kritērijs. Viņi toreiz mīlēja brāļus. Trešais kritērijs. Vai šajā cilvēkā ir Dieva svētais gars? Tas ir grandiozi, svarīgi. Ceturtais kritērijs. Vai šis cilvēks ir piedzimis no augšienes? Tas viss kopā, jā. 5. kritērijs. Tas pats, kas 2. Vai ir svētā gara klātbūtne? Tas, ko brālis Pāvils saka, viņi sludina ar vārdiem. Bet tad, kad es būšu pie jums, es jums parādīšu Dieva spēku. Ja? Dieva spēka klātbūtne ir fantastisks kritērijs, un daudz arī šajā daudz ir pamanījuši, ka es gribu būt tur, kur ir Dieva spēks. Ja? Es gribu būt tur, jo tas atraisa. Es vienmēr, pat tad, ja es sēžu pēdējā nodaļā, pēdējā rindā, un Dieva spēks ir pašā sākumā, es tāpat dabūju kaut ko, kas ir manam garam vajadzīgs. 6. kritērijs. Toreiz cilvēki mīlēja tos,
kas ir piedzimuši no augšienes. Tas ir automātiski, ka tu piedzimst no augšienes. Tu mīli otru, kurš arī ir piedzimis no tā paša gara, no kura tu esi piedzimis. Tāpēc tev saku, tev jāpiedzimst no augšienes. Jāpiedzimst otru reizi. Jā. Kaut kā sievietēm šā ziņā ir vieglāk. Viņas tev kā uzticās, es gribu otrais piedzimt. Un viņas nāk pie Jēzus. Vīrieši ir lepni. Vakar bija tāds gadījums, kā cilvēks satika, viņš pirmo reizi no alkohola tika samērā viegli vaļā. Tas bija insults. Un es apmēram, tagad es tiku mājās, es kliboju, bet viņš teica, sieva man teica, ko mēs tagad darīsim? Es vairs nedzēršu. 3 gadus es nedzēru, bet tad es nenoturējos. Un tagad atkal insults, un tagad es gultas, un tagad sieva aizgājusi pie labākā drauga, jo viņš maz nedzēra. Ja. Tā arī notiekās. Tad cilvēks mīl tos, kas piedzimuši no augšienes. Un 7. kritērijs. Tāds cilvēks mīl Dievu un tur viņa baušļus, kas kaut tas pats pirmais. Ja. Viss, kas šeit rakstīts. Mateja evaņģēlijas 5. līdz 7. nodaļai. Mazi tādi kritēriji tur, tā un tā, kas uzlūko otru ar iekāru, un tālāk mazi tādi nevajadzīgi. Ja. Un tā, Jēzus saka, kurš atmet kaut vienu no šīm lietņām, tas ir mazākais Dieva valstībā. Bet kas pilda visu šo, un arī citiem māca, to patiešām sauks lielu Dieva valstībā. Šodienas mērķis bija mums sagatavot nākamās sestdienas un svētdienas kalpošanām. Atkal, ka jūs varēsiet tikt sestdien, paldies Dievam, viss būs sagatavots. Tiem, kas sestdien netiksiet, kungs Jēzus pazīst jūsu sirdis, jūs saņemsiet savu daļu svētdienu. Ja. Tas līdzīgi kā bija pirms 2 gadiem ar šiem metodistu draugiem no Boru. Bija tādi, kas bija sestdien un saņēma pilnu devu. Bet bija tādi, kuriem bija darbs, un viņi nevarēja. Viņi atnāca svētdien, un tāpat saņēma pilnu porciju ar svēto garu. Esiet svētīti Jēzus vārdā. Amen.